Labrīt! Ja kāds gadījumā strādā, klausās no citas laika joslas, tad labdien, labvakar! Sveicināti mūsu webinārā. Šodien mums ir tehniskais webinārs, tāpēc pirmā teorētiskā daļa būs cerams neilgāk par 20 minūtēm, lai varētu ļoti daudz lietu pēc tam parādīt fiziski, kā izskatās. Un tēma mums šodien ir par disaster recovery, jeb to, kā mēs varam AWS servisus izmantot, lai apmierinātu savu biznesa prasību pret datu un sistēmu pieejamību, tā lai dīkstāve neizmaksātu baigi daudz naudas. Un mēs izskatīsim vairākus scenārijus, kā var izmantot AWS neatkarīgi no tā, kādas ir tās prasības. Apskatīsimies, kā tehniski var izdarīt. Es parādīšu arī ne tikai AWS servisus, bet kā var arī trešas puses risinājumu integrēt savā kopējā arhitektūrā. Un mums ir pieejams arī Q&A sadaļa, kur jūs varat ierakstīt savus jautājumus un vai nu paralēli visam, bet maz cerība, ka es pievērsīšu uzmanību Q&A, kamēr es runāšu un rādīšu. Bet uz beigām noteikti es varēšu atbildēt. Ja ne uz visu, tad uz populārākiem, jo jums ir iespēja viņus balsot uz augšu, ja kāds vēl grib dzirdēt atbildi uz to jautājumu. Kā arī mums kolēģi arī ir pieslēgušies, ja nu gadījumā būs kaut kāds jautājums, uz ko mani dargie kolēģi, jūs ziniet pareizo atbildi, tad varat rakstīt Q&A un to atbildi tā, lai mazāk jautājumu paliek man, ja varu palūgt. Lūk, mums ir 10:03. Man bija teikts, ka pagaidīt pāris minūtes un tād sākt. Tad ir arī laiks sākt. Kā es teicu, sākumā mums būs teorētiskā daļa par to, kādi servisi ir pieejami. Es drīzāk nevis pat, es nestāstīšu, protams, par visiem servisiem, kas AWS ir pieejami priekš tā, vairāk konceptuāli un pieminēšu kaut kādus piemērus. Lūk, tātad, ko AWS mākoņu pakalpojumi var dot manai biznesa nepārtrauktībai? Pirmais, visvieglākais variants un scenārijs, kā mēs varam izmantot mākoni, ir priekš backupiem. Mēs vienmēr varam paņemt AWS bucketu, S3 object storage un glabāt vai nu backupa kopiju tur, vai uzreiz sūtīt backupu uz turieni, tāpēc, ka tas ir lēti, tam ir ļoti augsta pieejamība, jo S3 servis viņš uzreiz viņi var izvēlēties tādu, ka dati tiek izplatīti pa visu reģionu, pa visam availability zonam, respektīvi pat, ja jums notiek kaut kāds disasters un kaut kādai AWS availability zonai notiek kaut kāds disasters, tad jūs tāpat varat savus datus atgūt. Protams, ja jūs gribat ietaupīt, jūs varat izvēlēties vienas zonas datu uzglabāšanu, bet tad jāņem tie riski. Otrs variants, mēs varam no tiem backupiem, kas mums ir izveidoti, vienalga vai nu on-premises, vai viņi jau glabājas mums mākoni, mēs varam no tiem backupiem pēc tam arī atjaunoties uz tā paša sava AWS mākoņa. Dažādos scenārijos, dažādām aplikācijām tie servisi, uz ko mēs varam atjaunoties, ir dažādi, par to arī drusciņi vēlāk. Un, protams, kad mēs esam jau mākoni, mēs kaut ko tur turam savas sistēmas, vai arī pēc atjaunošanas mēs tiešām darbojamies mākoni, tad loģiski, ka mēs gribam arī sava mākoņa backupus glabāt
turpat mākonī. Tas ir visvienkāršākais scenārijs, ļoti viegli izdarāms, gandrīz neko nevajag mainīt esošā produkcijā un backup arhitektūrā, un tas dod uzreiz to iespēju krietni uzlabot savas izredzes, atjaunoties tad, ja kaut kas notiek ar datiem. Otrs scenārijs sarežģītāks. Tas ir, ja mēs gribam ātrāku atjaunošanu, nevis, respektīvi, kopēt datus no backupa, kamēr tie tur izkopēsies, ja mums ir tur, nezinu, petabaitu datu, tad varbūt mēs gribam kaut kāda veida replicēt datus tā, lai viņi mums ir vai hot data vai warm data, tā kā viņus varētu uzreiz atjaunot. Kā to izdarīt visvienkāršāk ir, protams, jau visu nomigrēt uz AWS un izmantot servisus, kas pēc arhitektūras nodrošina to, ka tas servis ir pieejams uzreiz no 2 vai vairākām availability zonām, respektīvi, ja pazūd viens datu centrs, jo vajag uztvērt, ka availability zona tas ir mūsu datu centrs. Respektīvi, ja mums ir savi 2 datu centri ar sinhronu replikāciju tieši optiku, tas nozīmē, ka analoģija AWS pusē būtu 2 availability zonas. Un vienmēr reģiona vēl ir 3. Tā kā izmantot šo servisu ir visvienkāršākais variants. Tad, ja gadījumā mēs gribam pasargāties ne tikai no tā, ka mums availability zona kaut kur notiek ar viņu, bet, piemēram, viss reģions, tur 30 km rādījusā viss palika bez elektrības, ģeneratori nestrādā, internets nestrādā. Tas būtu tā, kā Rīga palika bez sakariem un bez elektrības. Visi lielie datu centru provideri nevar nodrošināt savus pakalpojumus, mums vajag pārslēgties kaut kur, visdrīzāk ārpus Latvijas. Tad mēs AWS pusē skatītos uz cross-region services. Bet, ja gadījumā mēs neesam AWS, mēs esam on-premises, tad mēs domājam par kaut kādu tādu operatīvu disaster recovery scenāriju, kur mēs varētu savus on-premises datus replicēt uz analoģiskiem servisiem. Pāris piemērus atkal vēlāk pastāstīšu. Tā, lai tie dati ir pieejami atjaunošanai uzreiz, tā kā man tur vajag, vai palaist kaut kādu automatizācijas skriptu, vai tur pāris klikšķus kaut kur nospiest, un man, piemēram, failu serveris, vai aktīvi direktori, vai datubāze uzreiz hop, un ir aktīvi jau no AWS puses. Tad, kā man izvēlēties pareizo platformu? Un kādas ir tas iespējas, no kā izvēlēties? Respektīvi, priekš disaster recovery, kādu servisus izmantot? Protams, visvienkāršākais variants ir izmantot managed servisus. Respektīvi, ja mēs runājam par datubāzi, mums ir lokāla datubāze, mēs varam viņu saslēgt kopā ar AWS pārvaldītu RDS pakalpojumu, tādu pašu datubāzi, un sinhronizēt datubāzes līmeni visus datus. Un tad, kad mēs pārslēdzamies uz to servisu, mums nav jādomā ne par datubāzes serveri, ne par operatīvo sistēmu, ne par ko. Visu to pārvalda AWS. Mums vajag vienkārši sinhronizēt tos datus, un mēs nevaram uz to pārslēgties. Ja kaut kāda iemesla dēļ mums tas neder, piemēram, mēs gribam kontroli par kaut kādām specifiskajām versijām, tur nezinu vēl ko, mēs varam izmantot lift and shift scenāriju. Respektīvi, mēs, piemēram, ja mums ir aktīva direktorija on-premises, un mēs gribam, lai mums ir, kā es teicu, tāds ātrs disaster recovery uz AWS pusi, tad mēs varam palaist AWS EC2 instanci, kas ir virtuālā mašīna, ko mēs paši pārvaldīsim ar Windows serveri, bet viņa strādās AWS pusē. Un mēs viņu pārtaisam pār domēnu kontrolieri, saslēdzam savu on-premises aktīvo direktoriju, un gadījumā, ja mums pazūd on-premises domēnu kontrolieris, tad loģiski aplikāciju līmenī mums paliek strādājošā aktīva direktorija, bet viņa tagad strādā tikai AWS pusē. Un ja mums vajag vēl vairāk kontroles par to, ko mēs darām, un mēs vispār negribam mainīt virtualizācijas platformu, tad mums vienmēr ir variants izmantot, ja mums ir piemēram VMware, tad izmantot VMware's engine uz AWS. Ir arī Nutanix engines, kas vēl ir Red Hat, OpenShift,
engines, managed engines ir, kur mēs tā kā pat varam nemainīt platformu, mēs vienkārši tā kā pārvietojam savus datus, vai drīzāk mēs turam aktīvu kopiju. Tur aktīvas virtuālas mašīnas viena puse un otrā puse. Sinhronizējam aplikāciju līmenī datus, un gadījumā jums pazūd viens datu centrs on-premises, mums turpina viss strādāt tajā pusē AWS, tajā reģionā, ko mēs izvēlamies. Kam pievērst uzmanību, lai izvēlēties pareizo pieeju, vai mums der tur backup scenārijs, ko aprakstīju, vai mums der kāds scenārijs no tās ātrākas atjaunošanas. Ja? Disaster recovery. Man nepatīk tos saukt par disaster recovery, tāpēc, ka pat atjaunošanā no backupa, kad man ir disaster, tad tas arī ir disaster recovery. Bet cilvēku izpratnē parasti disaster recovery, tas ir kaut kas ātrs, tā pārslēgties, backup ir kaut kas lēnāks. Tad, ko man izvēlēties? Ātrāku, lēnāku, kam pievērst uzmanību. Katram risinājumam ir savas priekšrocības. Pirmais, mums jādomā par to, cik ātri mums vajag atjaunoties. Un tās attiecas ne tikai uz datu kopēšanu, tas attiecas uz laiku, kas aiziet uz lēmumu pieņemšanu, tur administratoram atrast pareizo procedūru, atrast visas paroles, iespējams, ka viņas glabājas kaut kur seifā, vēl kaut kur, tur tikt pie datora, pieslēgties, ielogoties, uztaisīt sev kafiju, tāpēc, ka bez kafijas neviena atjaunošana nekad normāli neiet. Un viss tas laiks, kad mēs viņus saskaitām kopā, jau definē to, kādam tam risinājumam jābūt apakšā. Nākamais faktors, protams, ir cena. Tāpēc, ka mums jārēķina ne tikai datu apjoms, bet arī cik mums aizies pēc tam rēķins par to, kad mēs pārslēdzamies tieši. Mēs sākam izmantot skaitļošanas jaudas, tīkla trafiks, arī jāmaksā par izējošo trafiku. Cik maksātu drošības risinājums, lai analoģisku risinājumu nodrošinātu mākoņu pusē, tā lai pārslēdzoties no on-premises uz mākoņu, mēs pēkšņi nepaliekam bez kaut kāda līmeņa aizsardzības, ja, kas mums ir on-premises. Arī jādomā par to, cik kāds mums ir RPO, respektīvi kādu atjaunošanas punktu granularitāti uz pagātni mēs gribam. Piemēram, mēs gribam, lai mums ir iespēja izvēlēties no datu kopiem, ja momentu uzņēmumiem, tur stundas laika, piemēram, mēs varam atjaunot uz stundu atpakaļ, uz 2 stundām atpakaļ, uz 3 stundām atpakaļ, un tas arī nosaka to, kādam tam risinājumam jābūt apakšā. Un viens, ko es teiktu, ka nevis tā kā no biznesa puses, bet no IT puses un tehnoloģiskās puses ļoti būtisks faktors ir, cik ērti man pēc tam būs pārslēgties atpakaļ no AWS uz on-premises, ja es tur visu salaboju un man tāda vajadzība ir. Jo ir ļoti daudz risinājumu, kas ļoti smuki palīdz pārslēgties uz mākoni disaster recovery scenārija ietvaros. Bet ne tik ļoti sākt replicēt tos datus, kopēt viņus atpakaļ un arī kaut kādā veidā automatizēti pārslēgties atpakaļ uz on-premises. Un šim jāpievērš uzmanība tad, kad jūs izvēlaties savu risinājumu, savu arhitektūru. Tad kādi tie risinājumi ir, kādi servisi kāda, teiksim, standarta biznesa aplikācijas, ko mums varam izmantot. Es te tā uzrakstīju daudz informācijas, tas ir drīzāk kā špikerītis, pēc tam paskatīties, ja kaut ko palasīties, protams, visu nestāstīšu. Bet pirmam standarta variants. Mums ir VMware virtuālas mašīnas, mēs gribam tās backupot ar domu, ka pēc tam mēs viņus atjaunosim iespējams on-premises. Mēs varam izmantot AWS iebūvēto risinājumu, piedāvāto AWS Backup for VMware, glabāt backupus S3. Ļoti vienkārši, ļoti lēti. Piemēram, mums visdrīzāk ir Windows šāres kaut kādas, tad mēs varam arī no AWS puses paņemt datasync servisu un sinhronizēt datus uz S3 vai palaist AWS pusē tādu kā virtuālo NetApp storage un datus sinhronizēt kaut kādu veidu uz turieni un pēc tam tos snapshotus, ko mēs tur pumpēsim ar SnapMirror, piemēram,
kopēt atpakaļ uz savu sistēmu. Datubāzēm, sūtīt dumpus uz S3 kaut kāda veidā arī vislētākais variants. Tikai jāpadomā pēc tam, kā viņus atgūt atpakaļ. Tas ir, ja mēs runājam par tīri AWS risinājumiem. Bet, protams, ka mēs varam to pārvaldības līmeni, jeb tos rīkus, ko mēs izmantojam, ņemt arī no citām pusēm. Piemēram, mēs varam AWS Backup for VMware vietā paņemt savu mīļāko backup tūlī, vai tas ir Vims, Commvaults, cits kaut kāds, kas var dot mums to pašu un kas varbūt mums jau menedžē backupus on-premises. Ja tas tūlis atbalsta AWS S3 storage priekš backupiem, varam izmantot to. Vai arī DataSync vieta arī backupot to šāri nevis ar AWS DataSync, viņu tur kopēt, sinhronizēt, bet kopēt ar savu backup risinājumu. Tas pats attiecas arī uz, piemēram, NetAppu. Jā. Kā es jau teicu, varam izmantot SnapMirroru, un tad mums vispār nekāds rīks nav vajadzīgs. Ar disaster recovery es teiktu, ka izvēle ir lielāka, bet atkal es paņemu kaut kādus dažus scenārijus, tādus vienkāršākos. VMware šāres datubāzes. Tad, ja mēs runājam par ātru atjaunošanu, tas nozīmē, ka mums jābūt kaut kā aktīvam jau AWS pusē, tad mēs droši vien varētu izmantot to pašu backupu, bet ar domu, ka mēs atjaunosimies nevis on-prem, bet uz AWS. Mēs varam izmantot AWS Elastic Disaster Recovery Service, kuru es šodien arī parādīšu tehniski, kā tas izskatās. Ar tā palīdzību mēs varam turēt jau gatavas virtuālas mašīnas AWS pusē, kuras mums pēc tam vajag vienkārši palaist. Bet, protams, ka tas ir dārgāk nekā turēt datus vienkārši S3 bucketā, lētā storage'ā. Tas pats arī ar trešām pusēm. Mēs varam izmantot arī trešās puses risinājumu, ja mēs tādu gribam, lai ar tā rīka palīdzību replicēt datus un arī orķestrēt to pārslēgšanu, ja mēs tā vēlamies. Lūk, Elastic Disaster Recovery. Kā tas izskatās? Pirmais, sāksim ar on-premises pusi, tā ir tā kā kreisā puse, mūsu datu centrs. Lai viņu palaist, mums vajag uz katra savā servera, vai tas ir fiziskais serveris vai virtuālais serveris, mēs instalējam AWS aģentu, kurš mums tos datus replicē. Mēs viņu reģistrējam, drīzāk viņš pats reģistrēs jūsu accountā un kopē datus uz AWS DRS servisu. DRS tas ir saīsinājums no Elastic Disaster Recovery. Nezinu, bet tas ir oficiāls saīsinājums no EDR uz DRS. Un tas servis tad ņem operatīvās sistēmas imidžu no pašas operatīvās sistēmas viedokļa un no viņa uzbūvē sistēmas disku, ja ir arī datu diski, tad viņš uztaisa gatavus diskus. Protams, tas ir EBS servis, kas ir daudz dārgāks par gigabaitu nekā S3 pakets, bet tas dod mums iespēju to, ka mums ir jau gatavi operatīvā sistēmu un datu diski, un lai pacelt sistēmas, vajag vienkārši pieslēgt tos diskus pie EC2 instances, palaist viņu, un viss ir gatavs. Ļoti vienkārši pārvaldāms rīks, ļoti vienkārši deployojams ar savam niansēm, ar saviem plusiem, ar saviem mīnusiem. Kamēr taisīsim testu, es par to pastāstīšu un parādīšu. Un tad tieši 20 minūtes es runāju pat mazāk, tāpēc, ka mēs sākam drusciņu vēlāk. Dodiet man minūti pārslēgties no slaidiem uz pārvaldības konsoli. Kamēr es to daru, vai kādam no maniem kolēģiem ir kaut kas sākams, es runāju par ātru, par lēnu, skaļāk,
klusāk. Ja es dzirdu klusumu, tas nozīmē, ka viss ir labi. Tā, nu tad mūsu AWS konsole. Tā, un es varu īstenībā izdarīt tā, lai jūs labāk redzētu. Es atslēgšu savu video. Jā, kāds to izdarīja manā vietā. Liels paldies. Tātad. AWS konsole. Ko mēs te varam redzēt? Sāksim ar droši vien Elastic Disaster Recovery servisu kā tādu. Man ir divas instances, ko es replicēju. Šīs vēl nav izveidotas instances AWS pusēs. Tas ir tas, no kā es saņemu datus. Mēs redzam, ka man ir data replication status healthy, mēs esam ready for recovery. Kas tas ir par instancēm? Es varu parādīt, ka tas ir divas instances no Google Cloudā. Bet tur pašā Google Cloudā nav palaisti nekādi rīki no AWS puses. Tie aģenti ir instalēti operatējas sistēmu līmenī. Tas mums palīdz sagatavot tās sistēmas pareizai darbībai AWS pusē, respektīvi salikt pareizo operatējas sistēmas imidžu, uzlikt visus management aģentus, driverus, visu pārējo, tā, lai tā garantēta tā instancē mums palaistos. Kā tas izskatās, piemēram, es gribētu pieslēgt kaut ko citu. Es varētu reģistrēt jaunu servisu, vienkārši ielādējot instalātoru pareizā operatējas sistēmu un palaižot viņu uz savas operatējas sistēmas un ievadot tur autentifikācijas datus, un tādēļ es pats saprotu, ok, man ir jauns klients, kas tur klauvēs pie durvīm, es skatos, ar kādu lietotāju viņš nāk, tas lietotājs ir tādam accountam, un tad jums parādās šeit vēl viens serverītis. Kamēr tas risinājums strādā, kas jāņem vērā? Jāņem vērā ir tas, ka AWS DRS automātiski palaiž replikācijas serverus. Tie ir mazi serveri, viņš pats menedžē izmērus un skaitu. Un tas, protams, mums maksā naudu, kā es teicu. DRS ir dārgāks nekā vienkārši backupi. Un, respektīvi, ja es apstādināšu tos servisus un tos serverus, ko es replicēju, un DRS skatās, jauni dati nenāk, tas nozīmē, ka šādas te replication server instances var izslēgt, un tad es par viņiem arī nemaksāšu. Ja es paskatīšos volume līmeni, tad es redzu, ka man tur ir salikti replication volumes no Elastic Disaster Recovery. Tas ir tie diski, ko es teicu, ko viņš izveido, un viņi ir karsti pieejami atjaunošanai. Ko un kā tad mēs varam darīt? Mēs varam izspēlēt scenāriju un pacelt tos servisus. Es uztaisīšu initiate recovery job un negribu drillu, gribu initiate recovery. Tā, ka man nav saslēgtās abas vides kopā ar kādu VPN un neko, tad man nebūs problēmu, ja es pacelšu viņus paralēli tam, kas man Google pusē strādā. Es izvēlos recovery pointu, kā es teicu, viens no aspektiem, cik granulāri es gribu atjaunoties. Backupus tur reiz dažās minūtes es diez vai varēšu taisīt. Labi, ir rīki, kas to arī palīdz izdarīt, bet tā kā es izvēlos recovery pointu, viņš uzreiz parādā, cik no izvēlētiem serveriem man ir tur pieejami, un es gribu pateikt, ka es gribu nevis any, tā kā vienalga kādu atjaunot, bet es gribu recovery pointu, kur visi izvēlētie serveri. Kur man nesen viņi
noreplicējās, un es spiežu Initiate Recovery. Recovery jobs aizgāja. Man pat nebija nekas jādara. Bet kamēr tas iet, man gribētos jums parādīt, ko mēs varam uzkonfigurēt. Kādas mums ir opcijas. Tas bija izdarāms šeit. Edit Replication Settings. Respektīvi, man ir globālie settingi, bet uz katras instances atsevišķi es varu norādīt. Uz kādu tīklu es gribu viņu atjaunot. Kaut kur tas ir. Nope. Globāli, laikam tas ir menedžējis. Man vajag šeit aiziet. Default replication. Jā, respektīvi, es norādu, uz kādu servisu man iet replikācijas. Es varu uz HDD, uz SSD, uz ļoti ātru SSD izvēlēties, kur veidos tie diski. Uz kādu security grupu tiek tās instancēs automātiski, vai es gribu tam instancēm piešķirt publiskas adreses, vai es gribu ierobežot viņam bandwidth, tā kā tīkla ātrumu, cik es gribu atvēlēt tam visam replikācijām, kur es gribu palaist tas instancēs, vai es gribu piešķirt viņam kaut kādu lomu, kas man ir svarīgi, lai viņi pieslēdzas uzreiz session managerim. Un palielam tas ir viss. Es varu izvēlēties, man liekas, ka replicating to šitā zonā, replicating from on-premises, source account ID, kur bija viens settings. Jā. Es varu, man liekas, norādīt, vai es gribu saglabāt IP adresi no sava source, tas ir šeit. Vai es gribu saglabāt IP adresi to, kas man ir produkcijā, un respektīvi ar to pašu adresi pacelt serveri arī LBS pusē, vai, ja es to nenorādu, tad es varu norādīt arī tīklu, kur ir, piemēram, ja es pārslēdzos uz savu VPC. Man ir divi VPC. Viens, kas ir vispār tai demo videi, un viens, ko speciāli izveidoju ar IP adresēm, kas atbilst IP adresēm, kas man ir GCP pusē. Tā, lai paceltu tās instances ar tādām pašām IP adresēm. Ja mums nav tāda vajadzība, tad varam laist jebkurā cita tīklā, LVS pats piešķiris jaunas adreses sistēmu. Nu, un tad mēs pārbaudām, kas mums notiek. Kas mums notiek ar mūsu instancēm. Kur mums ir conversion serveris palaidies. Tas ir tas serveris, kurš mums izveidos pareizās instances no tiem bloku diskiem, kas mums jau ir. Aizies kāds laiciņš. Bet, jebkurā gadījumā, tas būs daudz ātrāk, nekā mēs atjaunotu datus, kopētu datus no backup. Īpaši, ja tie diski man būtu ļoti lieli. Un tas sistēmas būtu daudzas. Tā, lai negaidītu, kamēr tas notiek, mēs pēc tam redzēsim, cikos tas instancēs palaidās. Es parādīšu kaut ko, kas var būt interesanti par multi-AZ servisiem, par datubāzēm. Es jau pieminēju. Ja? Piemēram, mums ir datubāze, kas mums griežas LBS pusē. Analoģiski mums ir viens datu centrs,
kur mums stāv kaut kāda datubāze. Ja mēs gribam on-premises uztaisīt kaut kādu high availability risinājumu, tādu kā multi-AZ, es paņemtu otru datu centru, vai nu pats savu, vai es paņemtu kaut kādu colocation resursu citā datu centra providerī, uzliktu tur kaut kādu sakonfigurētu savu vidi, uzliktu datubāzes serveri, uztaisītu replikācijas un tad domātu vēl par to, kā es slēgtos pie tām bāzēm, tad, kad viņas pārslēdzas. Ja man ir AWS datubāze, ko es varu izdarīt? Piemēram, man ir viena datubāzes klasteris, kas strādā Stokholmas reģionā, un ir viena instance, kas griežas availability zona 1A. Nu, tad es gribu, lai man ir replika 2. vai 3. availability zonā. Ko es darītu? Es paņemu, izvozu savu klasteri un pasaku, es gribu add reader. Es gribu noreplicēt viņu no instances 1, DB identifikators droši vien es gribu, lai viņš saucās līdzīgi instance 2. Un man ir iespēja palaist viņu serverless. Respektīvi, es varu izvēlēties vai nu tādu pašu instanciju, par ko es maksātu tieši tādu pašu naudu, vai es varu izmantot serverless instanci, par kuru es maksātu tikai tad, ja uz to nāk kādu pieprasījumu pēc lasīšanas vai rakstīšanas. Protams, ka read repliku es varu vienmēr izmantot lasīšanai, tāpēc, ka viņi ir read-only. Ja nu gadiem es gribu offloadot savu produkcijas repliku, piemēram. Vai, ja es gan lasīšanu, gan rakstīšanu daru tikai savu produkcijas repliku, tad serverless man vispār nemaksās par CPU un atmiņu neko. Tikai par datu apjomu. Pašas datubāzes apjomu, ko es glabāšu arī 2. availability zonā. Un tad es norādu minimālo capacity, varu norādīt 0, kas arī mani interesē. Tāds pats reģions, not publicly accessible, availability zona norādu, ka piemēram 1B. Un principā tas ir viss. Add reader. Un viņš sāks viņu veidot, replicēt datus, un man jau sanāk HI risinājums, kā es teicu, ka gadījumā, ja kaut kas notiek ar vienu availability zonu, man ir viens kopīgs, ja man šitā paskatāmies, kur man ir endpoint names visam klasterim, un ja man aplikācija slēdzas pie šitā endpointā, tad, kad notiek pārslēgšanas starp datubāzi, man endpoints nemainās, man nav jāpārkonfigurē aplikācija, man vienkārši automātiski transakcijas pārslēdzas no manas primāras instances uz sekundāru instanci, kas ir cita availability zonā. Nu, lūk, es varētu pievienot arī citu reģionu, respektīvi replicēt datus uz citu reģionu, piemēram, no Stokholmas uz Japānu. Varu to arī to darīt, un tad es varētu manuāli pārslēgties uz citu reģionu. Tas būtu jau disaster recovery scenārijs, respektīvi automātiska pārslēgšana nenotiktu, bet dati būtu tur, karsti pieejami. Vienīgais es nevaru, diemžēl, pieslēgt otru reģionu, tāpēc, ka man vajadzētu tad izvēlēties lielāka sizinga datubāzi, respektīvi ar T3 medium izmēru man nepietiktu, bet tas būtu dārgāk, un es negribu lieku naudu priekš demo tērēt. Bet, ja būtu lielāka instance, es varētu pieslēgt arī citu reģionu. Un tad, ja man ir paranoidālas bailes par to, ka viss vienmēr sabrūk, tad es varu likt klāt kaut vai visus reģionus, replicēt datus pa visu pasauli, tā lai datubāze ir pieejama vienmēr. Tā,
kas man ir ar instancēm? TRS instancēs vēl strādā, un vajag droši vien pamonitorēt, kas te notiek ar recovery instancēs. Nu, vēl nav izveidotas recovery job history. Paskatāmies. Start recovery. Started. Conversion started. Ok, labi. Kamēr tas conversion iet, es pastāstīju par Elastic Disaster Recovery, parādīju multi-AZ servisu, vienu no. Labi, viss vienkāršākais multi-AZ servis, kāds varbūt jau zina, ir vienkārši S3 servis. Tā kā, ja mēs gribam saglabāt datus kaut kur, un mēs viņus glabājam S3, tas nozīmē, ka ja mēs izvēlamies standarta S3 servisu, mūsu datu glabātuve jau ir multi-AZ arhitektūra. Tas pats attiecas uz, piemēram, to pašu failu serveri, ko es pieminēju. Mēs varam viņu te atrast. FSX servis, kurā ietvaros mums ir, ja mēs gribētu uztaisīt failu sistēmu, piemēram, parastais Windows file servis multi-AZ, kas man nepārāk patīk. Viņš ir lēnāks nekā NetApp servis. Un to arī mēs varam palaist vai nu single-AZ, vai nu multi-AZ. Un tas nozīmē, ka ja kaut kas notiek ar vienu instanci, mums automātiski viss pārslēdzas uz citu. Un ja mums ir lietotāji, kas strādā ar to failu šāri, viņi nepamanītu to, ka viņus pārslēdza uz citu kaut kādu availability zonu, par kuru viņam pat nav jādomā, ka tas kaut kur strādā. Viņam vienkārši ir pieejama šāre, un viņi tur strādā ar saviem failiem. Jā. Kamēr man turpinās iet konvertācija, es te viņu monitorēšu ik pa laikam. Trešais variants. Ja mēs negribam, kā es teicu, maksāt par resursiem, ko LBS izmanto replicējot tos datus, mēs negribam maksāt par EBS storage, kas ir dārgāks nekā S3, kā es teicu. Mēs gribam backup uztaisīt ar trešais puses rīku. Nu, tad mēs varam paskatīties trešais puses risinājumu, kas man patīk laikam vislabāk no visiem backup rīkiem. Viņš ir sarežģītāks, bet iespējas viņam ir ļoti plašas. Un tas ir mans tas, jūs arī viņu redzēsiet. Mans mīļākais Commvault servis. Ko es tikai varu izdarīt ar Commvaultu. Varu mana gadījumā izplatīt aģentus arī uz operatīvām sistēmām, līdzīgi kā to dara AWS Elastic Disaster Recovery, bet sūtīt datus nevis uz EBS, bet vienkārši backupot uz S3 ar domu atjaunot no tā vai nu atpakaļ uz on-premises vai arī uz AWS. Un tas man arī ir nokonfigurēts. Bet backupoju es nevis AWS resursus, bet backupoju es, kā mēs redzēsim, vajag atvērt komandu centru. Yes. Jā. Come on. Vēlreiz. Tātad, kā es teicu, trešais puses risinājums. Bet mēs gribam turēt datus
backup datus AWS pusē un gribam atjaunoties. Lai turētu datus, man ir pievienots Cloud Storage. Divi varianti – Flexible Retrieval un Instant Retrieval. Es rādīšu Instant Retrieval, tāpēc, ka no tā datu atgūšana notiek ātrāk, bet viņš, protams, līdz ar to ir drusciņi dārgāks. Flexible Retrieval ir lēnāk uz atjaunošanu, bet ir lētāks. Kā es teicu, visu vajag izvērtēt, kas mums ir aktuālākais un kādas ir mūsu prasības. Tātad storage man ir pieejams, backupi uz turieni jau iet, ko tad es aizsargāju? Pirmais, es aizsargāju dažus failu serverus, līdzīgi kā ar DRS man ir izplatīti Commvault aģenti uz mašīnām, kas mums strādā GCP pusē. Es viņas backupoju un es varu viņas atjaunot. Bet ar fiziskām mašīnām tas atjaunošanas iespējas ne visos scenārijos es varu viņus atjaunot uz AWS. Un visdrīzāk es arī nebackupotu. Visdrīzāk man viss būtu virtualizēts. Piemēram, uz VMware, bet tā ka VMware vidis man nav, man ir pieslēgts tādā Azure Sandbox. Un Azure pusē man ir vajag atgriezties atpakaļ uz šito. Un kur man ir Azure vidē. Un te ir dažas instances. Pirmā instance ir pašā Commvault aģents, caur ko mēs slēdzamies pie Azure resursiem. Tur ir AM loma pieslēgta, visas roles iedotas tā, kā Azure rekomendē, lai mēs pārvaldītu savus resursus. Es varētu, protams, tādu aģentu te neturēt, nemaksāt par viņu naudu, kad viņš strādā, bet mēs maksātu vairāk par iziešu trafiku. Tāpēc, ka, kad aģents ir uz Azure, mēs deduplicējam visus datus un kompresējam Azure pusē. Un uz āru sūtam jau tikai izmaiņas. Ja? Iziejošais trafiks ir minimālais. Ja viņš ir lielāks, tad mēs arī vairāk maksātu. No otras puses, mēs nemaksātu par pašā tā aģenta resursiem, bet no otras puses mēs neizmantotu, no trešas jau puses, mēs neizmantotu Azure rekomendēto pārvaldības scenāriju, kā drošāk slēgties pie resursiem un dot kādas komandas, piemēram, viņus backupot. Nu, lūk, un ir kaut kādas arī citas instances, ko es arī backupoju. Iesim atpakaļ uz mūsu Commvault pusī. Man ir izveidotas VM grupas. Divas, kā es teicu, viena ir, nevajag skatīties uz to, kā plāns saucas GCP, tas ir vienkāršāk tā uztaisīt, lai baigi daudz tos plānus netaisīt. Bet tā, ka man tas GCP plāns gāja uz Flexible Retrieval, man vajadzēja ātrāku backup repozitoriju priekš demonstrācijas. Es uztaisīju vēl vienu ar tādam pašam mašīnam uz Azure VMs to Instant Retrieval Storage. Un tajā grupā, ja mēs paskatāmies, mums ir contents, kur tur 3 virtuālas mašīnas backupojas. Ja mēs gribam atjaunoties, piemēram, visu šo grupu mēs gribam atjaunot, kādas mums ir iespējas? Mēs vienmēr varam nospiest restore un izvēlēties, ka es gribu full virtual machines atjaunot uz skriezīs visu. Visas atjaunot.
Bet nevis in place, bet out place. Un nevis uz Azure Resource Manager, bet uz Amazon Web Services. Uz manu AWS Sandboxu, Access nodi izmantoju, protams, savu galveno serveri. Uz availability zonu. Droši vien es gribu izvēlēties availability zonu. Piemēram, Europe Stockholm 1A. Okay. Instance type, lai viņš izvēlās automatiski uz servisu SSD GP3, encryption, bāzes enkripcija, network. Uz kādu networku es gribu. Tā ka man tur arī ir, man liekas, tīkls 1069. Tad es izvēlos private subnetu North 1A zonā. Atslēg security group, neizvēlēs šito. Yes. Auto select operating system. Yes. Specify guest credentials. To mums vajag norādīt tā, lai mēs varētu salikt visus driverus un management aģentus. Computer name mums nav svarīgs. Kā mums ir lokāli lietotāji izveidots, ja es nemaldos, ar kādu paroli. Un gribu PowerOn instance uztaisīt. Produkcijā varbūt es uzreiz negribēšu, bet te es gribu. Notify via email nevajag. Additional options, transport mode default, yes. Submit. Viss. Savus backupus, ko es backupoju? Es backupoju no Azure. Jūs visdrīzāk backupotu Hyper-V vai VMware virtualizācijas vidi. Jūs tāda paša veida varētu palaist atjaunošanu uz AWS pusi, konvertējot mašinas no vienas virtualizācijas platformas uz otru. Un mēs varam pamonitorēt to atjaunošanas tasku, kā viņš iet. Un cik ātri viņš aizies. Es ceru, ka pa 15 minūtēm viņš pabeigsies, tā kā uz webinārā beigām mēs redzēsim atjaunotas mašīnas. Ja nē, tad konceptuāli jūs redzējat, tas ir pieejams, to nav tik grūti sakonfigurēt, un uz priekšu palīdziet savam biznesam kļūt pieejamākam kaut kādu problēmu gadījumā. Kamēr man tasks iet, es gribu nočekot, kas man ir ar DRS-u. Instances. Man jau ir 7. Rekur. Man ir palaistās tās instances, ko es, kā mēs redzējam, šeit. Next. Elastic Disaster Recovery. Rekur man source servers. 2. Viens ar pareizo nosaukumu, otram es nepareizi ierakstīju, bet tā viņa man saucas. Instance bla 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 un VM12. Un man ir palaistās instances jau instance bla 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 un VM12. Viena vēl startējas, otrā jau ir gatava. Viņa ir ar lokālu IP adresi 05. Running. Ja tur viss aizgāja normāli, tad viņa visdrīzāk ir arī reģistrēta mana sistēmas menedžerī. Tas nozīmē, ka es varētu pie viņas arī pieslēgties. Manage nodes tikai viena, vēl nav pieregistrējusies. Ok, tātad DRS strādā, mums ir replikas, un mēs varam paskatīties, cik ātri tas aizgāja recovery job history. Start recovery. Job ended. Un tā kā 5 minūtes atpakaļ.
Jobs palaidās. Šitam vajag 25. Tā kā 20 minūtes gāja recovery. Un tas atkal ātrāk nekā atjaunot datus no backupā. Lielam instancēm. Commvault gadījumā man ir diezgan mazi Linux, tāpēc viņš arī var iet ap 20 minūtēm. Bet, ja mēs runājam par milzīgu datu atjaunošanu, produkcijas atjaunošanai, tad TRS ir ātrāks, bet maksājam dārgāk par visu infrastruktūru, kas apakšā strādā. Ja mēs gribam lētāk, mēs gribam atjaunoties no backupiem, izmantojam vai nu AWS rīkus vai trešas puses rīkus, kā es tikko nodemonstrēju ar Commvault, kur mēs arī varam backupot on-premises infrastruktūru vai nu kā fiziskos serverus vai visdrīzāk kā virtuālu mašīnu images un atjaunot tos images uz AWS kā EC2 instancēs. Līdzīgi, ja mēs backupotu failu serverus, mēs varētu atjaunot tos datus uz vai nu managed AWS servisiem, kā FSX, kā es parādīju, vai mēs varam arī palaist vienalga kādu Linux, Windows EC2 instanci AWS pusē un atjaunot tos datus, ja mums bija Linux šāri tad uz parastu Linux serveri, Windows šāri uz parastu Windows serveri un tad nošarēt. Ilgāks process, paši visu darīsim, pārvaldīsim, bet viņš strādātu. Kas man te notiek? In progress, viss. Es domāju, ka kamēr tas iet, nav ko gaidīt. Tehniski viss strādā, atjaunošanas ātrums aptuveni 182 gigabaiti stundā, tad būs ātri. Kamēr tas te iet, es paralēli paskatīšos, kas man ir Q&A. Q&A. Tā. Vai jūs ieteiktu izmantot S3 cross-region replication, piemēram, ja baketā tiek glabāti datubāzes backup? Es, protams, varu ieteikt vai neieteikt. Es vispār par to, ka backupu, lūdzu, neuztver to nopietni, bet backupu nekad nav pa daudz. Jā, respektīvi, jo vairāk mums ir kopijas, jo labāk. Jautājums ir, ko prasa mūsu bizness, kā viņi novērtē riskus. Visdrīzāk kaut kāds audits norādītu uz to, ka jums ir tāds un tās risks un kā jūs viņu pārvaldāt. Es varbūt darītu tā, ja mani interesē glabāt backupus S3 storage'ā vairākos reģionos. Es izdarītu tā, ka man būtu viens, atkal, ja, kā es parādīju, man ir kaut kāds backup rīks, kurš var izmantot AWS. Es uztaisītu tā, ka man būtu 2 backup repozitoriji S3 servisā. Un viens man būtu, piemēram, primārais reģions, kur būtu ātrāks un dārgāks S3 servis, ka, piemēram, S3 standart vai kaut kāds tur Glacier, kā es parādīju, Instant Retrieval, piemēram, Stokholmā. Un otrs repozitorijs man būtu, nezinu, tur kaut kur Madrīdē. Viņš būtu lētāks, bet viņš būtu, piemēram, es paņemtu kaut kādu Glacier Deep Archive. Es ļoti ilgi no tā atgūtu datus. Tas man maksātu, arī datu atgūšana maksātu dārgāk, bet tas būtu ļoti, ļoti, ļoti maz ticams scenārijs, kad man vajadzētu no viņa datus atgūt. Bet papildus kopijā man būtu. Droši vien, ja es domātu par cross-region, es darītu tā. Vai RDS Aurora Multi-AZ replika ir sinhrona vai asinhrona? Vai tur ir kaut kāds replication lag? Viņa ir sinhronā. Kas attiecas uz Multi-AZ, ir sinhronas replikas. Pagājušā AWS reinvent Aurorai parādījās jauna arhitektūra, kas bija, kā viņš saucas,
Global Database, neatceros to saīsinājumu, bet respektīvi, ka var sinhronu replikāciju taisīt arī starp reģioniem. Un tur apakšā man bija LinkedIn, es publicēju rakstu par šo te arhitektūru, respektīvi var sinhronu replikāciju dabūt arī tā kā starp reģioniem, ne tikai starp availability zonām. Vai šiem EDR, Replication Server un IBS ir pieejams arī multi-AZ? Labs jautājums? Nē. Tā kā IBS storage ir domāts EC2 instancēm, un EC2 instancē nevar man strādāt viena uz 2 serveriem vienlaicīgi, tad viņa strādā vienmēr uz viena servera. Ja nu kāds viņam, protams, var pārslēgties uz citu, bet tas viss notiek vienas availability zonas ietvaros, un arī IBS disks ir vienas availability zonas ietvaros. Jā, tas viss ir viena zona. Ja es gribētu vairākas zonas to glabāt, man grūti teikt, vai es varētu replicēt vienu serveri uz 2 availability zonām, bet visdrīzāk es tad skatītos no arhitektūras puses. Ja man ir aplikācijai tikai viens serveris, tas nozīmē, ka produkcijā viņš arī eksistē tikai viena availability zonā. Tas nozīmē, ka kad es taisu viņam disaster recovery, man vajag viņu atjaunot atbilstoši produkcijas vajadzībām tikai viena availability zonā. Ja man būtu produkcijas līmenī prasības nodrošināt viņam high availability aplikāciju līmenī, tad man produkcijā būtu 2 virtuālai serveri 2 atsevišķos datu centros. Un tad es vienu no tiem replicētu uz vienu availability zonu un otru uz otru availability zonu. Un tādu veidu es saglabātu atbilstošu arhitektūru tam, kas man ir produkcijā. Vienmēr ir iespēja, tas nav izdarams ar DRS-u kā tādu, bet ja man ir IBS volumes, es varu viņam uztaisīt snapshotu un no tā snapshota, respektīvi to snapshotu es varu glabāt S3 storage. Un S3 man ir cross AZ storage, un tas nozīmē, ka no tā IBS volume snapshota es varu uztaisīt reālu IBS disku citā availability zona un viņa uztaisīt instanci. Bet es nevaru to izdarīt ar DRS, man vajadzētu tad citu risinājumu piemeklēt. Tā. Citu jautājumu es saprotu nav pagaidām. Commvault recovery tur notiek, restore data tur pumpē datus no S3 storage uz... starp citu, jā, kas man patīk Commvault. Atkal, tā nav reklāma. Commvault mums nemaksāja neko par šo te prezentāciju, bet kāpēc es gribēju to parādīt? Tāpēc, ka es gribēju parādīt visvairāk iespējas, kā optimāli to risinājumu palaist AWS pusē. Un ko var darīt ar Commvault, ko nevar ar dažiem citiem risinājumiem, ir sūtīt datus pat taisnu uz Glacier storage. Daži risinājumi ir, kur viņam vajag taisīt stagingu no S3 parasta storage un pēc tam uz Glacier. Un arī datus atgūt vajag kaut kāda veidā viņus tā kā caur staged kaut kādu restore taisīt. Commvault var ar Glacier storage strādāt patiešo, kas man patīk. Lēni, bet, kā es teicu, jautājums prioritātes. Lūk, 11:00 laiks beigt, nopaļoties. Mēģināju parādīt pēc iespējas vairāk. Kādam varbūt bija par ātru, tāpēc mums būs pieejams ieraksts, lai pēc tam atkārtot kaut kādas lietas, kas varbūt tā kā palidoja garām pašā webināra laikā. Ja ir kaut kāda papildu jautājumi, vēršties pie Kreju un Latvijā.
vienalga pie kura darbinieka, viņi noforwardēs jūs uz manīm vai rakstiet man taisno, ja jums ir mani kontakti. Līdz ar to, lai smuki pabeigt, es nešārēšu savu ekrānu, ieslēgšu savu kameru, tā lai varētu pateikt paldies, kā jūs bijat kopā šodien ar mums. Sekojiet līdzi mūsu informācijai LinkedInā, kur būs informācija noteikti par nākamiem pasākumiem, gan webināriem, gan klātienē. Sekojiet līdzi man arī dažreiz parādās šis tas par mākoņu tehnoloģijām, vai nu rakstu veidu, vai video. Paldies, ka atnācāt. Tiekamies nākamreiz. Tā.